Vēdiskās astroloģijas prognoze katram zodiakam laika posmā no 9. līdz 15. decembrim. Šajā laikā planētu stāvokļi norāda uz dinamiku un pārmaiņām bagātu periodu. Šajā nedēļā iespējams gan jaunas iespējas, gan izaicinājumi, kas prasīs pielāgošanās spējas un elastību. Galvenās nedēļas tendences ir komunikācija un sadarbība. Šajā laikā īpaši svarīgi būs efektīva saziņa un spēja sadarboties ar citiem. Iespējams jaunas pazīšanās un kontakti, kas var veicināt personīgo un profesionālo izaugsmi. Planētu ietekme veicinās pašrefleksiju un vēlmi pilnveidoties. Šis ir piemērots laiks, lai pārskatītu savus mērķus un veiktu nepieciešamās izmaiņas, lai tos sasniegtu. Iespējams emocionālas svārstības, tāpēc svarīgi ir pievērst uzmanību savai iekšējai pasaulē un meklēt veidus, kā saglabāt līdzsvaru. Meditācija un relaksācijas prakses var būt īpaši noderīgas šajā nedēļā. Bet katra zodiaka zīmes horoskops šai nedēļai. Auns. Šajā periodā koncentrējieties uz personīgo attīstību un mērķu izvirzīšanu. Iespējams jaunas iespējas karjerā, ieteicam būt aktīviem un izmantot piedāvātās iespējas. Vērsis. Pievērsiet uzmanību finanšu jautājumiem un izvairieties no pārmērīgiem izdevumiem. Iespējams izmaiņas mājas dzīvē. Ieteicams būt piesardzīgiem ar lieliem pirkumiem. Dvīņi. Komunikācija būs atslēga šajā periodā. Iespējams jaunas pazīšanās un kontakti. Ieteicams būt atvērtiem jaunām idejām un sadarbībai. Vēzis. Fokusējieties uz ģimenes lietām un emocionālo labsajūtu. Iespējams izmaiņas mājas vidē. Ieteicams pavadīt laiku ar tuviniekiem un stiprināt ģimenes saites. Lauva. Radošums un pašizaugsme būs priekšplānā. Iespējams jaunas iespējas mīlestībā. Ieteicams iesaistīties radošos projektos un būt atvērtam jaunām attiecībām. Jaunava. Pievērsiet uzmanību veselībai un ikdienas rutīnai. Iespējams izmaiņas darba vidē, tāpēc ieteicams uzturēt veselīgu dzīvesveidu un būt organizētiem. Svari. Attiecības un partnerattiecības būs uzmanības centrā. Iespējams jaunas sadarbības iespējams, tāpēc ieteicams būt diplomātiskiem un meklēt kompromisus. Skorpioni. Fokusējieties uz personīgo transformāciju un garīgo izaugsmi. Iespējams dziļas pārdomas, tāpēc ieteicams meditēt un strādāt ar sevis pilnveidošanu. Strēlnieks. Ceļojumi un izglītība būs aktuāli. Iespējams jaunas mācību iespējas. Ieteicams paplašināt zināšanas un apsvērt ceļojumus. Mežāzis. Karjeras un sabiedriskais status būs priekšplānā. Iespējams profesionālās izaugsmes iespējas, ieteicams koncentrēties uz darba mērķiem un būt atbildīgiem. Ūdensvīri. Sociālie kontakti un draudzība būs svarīga. Ieteicams jaunas pazīšanās dibināšanas un iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs un paplašināt draugu loku. Un visbeidzot zivis. Zivīm garīgums un introspekcija būs aktuāla. Iespējams dziļas iekšējas pārmaiņas, tāpēc ieteicams veltīt laiku pašanalīzei un garīgām praksēm. Un visām zvaigznājas zīmēm kopumā ir ieteicama atvērtība jaunām iespējām, elastība un pielāgošanās, kā arī pašaprūpe. Pievērsiet uzmanību savai fiziskajai un garīgajai veselībai, lai saglabātu enerģiju un līdzsvaru šajā svētku laikā. Seko līdz kanālam, lai nepagaistu jaunākos video garām par savu zodiaka zīmi. Ja vēlies uzzināt sīkāk par savu zodiaka zīmi, piesakies konsultācijai.